Макс, сюда. Стань так, чтобы тебя видно. Tā, nu ko, draugi? Pēc iespējas pienāciet lūdzu tuvāk. Друзья, по возможности подходите ближе. Guys, please come closer, if it is possible, of course. We will start our presentation of the new metal detector. First time in Latvia. I am very proud. Esmu ļoti priecīgs. Godīgi pateikt, pirmo reizi Latvijā mums tāds pasākums, jauns detektors no populāra ražotāja Nokta Metal Detectors. Un tūlīt mūsu draugs, my friend from Turkey, will explain us what it is, what is the name of the detector, kāds nosaukums, какой детектор. Varam sākt. GK, you're welcome. Thank you so much. Hello everybody. Sveiks visiem! Thank you for your patience. You wait from morning. Now, time to announce new detector from Nokta. The name is Legend 2. Nu, ko laiks prezentēt jauno metāla detektoru no ražotāja Nokta Detektors. Jauna leģenda. Leģenda 2! Legend 2! Ну что, ребят, новый металлоискатель. Те, кто сидят у меня на стримах, tie cilvēki, kuri ir tiešraidis kopā ar mani, TikTok un Facebook, tie jau, nu tā kā ziniet, par ko iet runa. Новый детектор, новая легенда, Legenda 2. So, you can see here, new detector. Mēs varam redzēt jaunu detektoru šeit. New design. Jauns We dizains. changed our design. Galvenā doma ir dizains, ok. And most important, new wireless update. You can update this detector with your phone. No need your computer, no need cable. Just your phone. We have application. Un ko veids šī jauna tehnoloģija beidzot, ja? Mēs varam atjaunināt savu metāla detektoru caur smartphonu. Nekādi vādi nebūs vajadzīgi, būs tikai nepieciešams jūsu smartphones. Ну что, ребят, новая технология, не нужен будет никакой кабель для обновления, все будет коннектиться с вашим смартфоном. In the package content, we have 2 search coils and headphone as well. 28 centimeter and 21 centimeter search coil inside of the package contents. Nu ko, Noktai viss notiek baigi klasiski. Tā kā ieliksim pa maksimumu, ka sākā mums jau uzreiz komplekta būs 2 spolas, 28. Klasiska spola, tie cilvēki, kam ir pirma leģenda, principā tas ir kaut kas līdzīgs. Plus mums ir tā maziņa spolīta, 21 cm, kā es saprotu. Un bezvādu austiņas, tas классiskas Nokta. В комплект металлоискателю подходят 2 катушки, то есть Nokta сразу дает 2 катушки, 28 и 21 сантиметр, и беспроводные классические наушники Nokta. Один комплект. Bezvadu austiņām beidzot būs Type-C vai parastais atkal? It has 5 different search modes: Park, Field, Beach, Gold and Relic. Relic mode you can see in front of the screen, not as a secret one, like before. Detektoram būs 5 režīmi, un uz displeja būs iespēja redzēt visus režīmus. Iet runa par to, kā pirmā leģenda, tas Beast mode, nebija iespēja to redzēt, tagad viss ir atvērts, viss ir kārtībā. У новой легенды теперь открыты 5 программ. Если взять первую легенду, то у первой легенды Beast Mode, более глубокий режим, был спрятан, по-моему, в золотой. Здесь все они исправили. Короче, ребята исправляют. Kļūdu izlabošana, es saprotu. The frequencies
10, 4, 15, 20 and 40 kHz. Tā detektoram ir kādas frekvences, tūlīt apskatīšu. Tā detektoram ir 4 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz un 40 kHz. У детектора будет частоты 4 кГц, 10, 15, 20, 40. Короче, my love, hello. And it has 19 different channels for frequency shift. Detektoram ir 19 kanāli, mēs varam bišķiņ pieregulēt to фреквенцию. У детектора есть 19 канал частот для маленькой подрегулировки. Es saprotu, tas ir domāts, ķipa, lai detektors nepīkst uz citiem aparātiem un elektrolīnijas, un ķipa, bišķiņ var samainīt to frekvenci, piemēram, 4,3, 4,4 un bla bla bla. And one more new update in this device. We have pinpoint button. And it shows pinpoint ID when you push the button. And no need to hold the button. Just one click is enough for the pinpoint. Es jau redzu, Nokta fans stāv leģenda. Nokta! Ok, tad kāds ir jaunumi šitam detektoram? Tātad jauns pinpoint režīms, новый режим pinpointera un metāla detektora. Ko tas nozīmē? Mēs tā kā nospiežam vienreiz pogu, nevajag turēt vairāk, un pinpoint režīmam būs iespēja redzēt VDI. У детектора теперь, чтобы включить режим pinpoint, просто нажать кнопку, не надо удерживать, просто нажал, все. И в режим pinpoint мы можем видеть VDI цифру. And the target ID. Legend had 60 target ID. The Legend 2 has 99 target ID. VDI. Jā, to es jau stāstīju. Es domāju, ka vairāk jau ziniet. Pirmajai leģendai VDI bija līdz 60, otrajai leģendai VDI līdz 99. Tomēr, ja? У новой легенды VDI индикация теперь не до 60, как было у первой, а до 99. And the user profile. Legend has only 3 user profile. The Legend 2 has 3 user profile for every search mode. It means 15 different user profile. Tā, situācija tāda, ka первой легендой bija iespēja uztaisīt 3 savas программas. У первой легенды была возможность сделать 3 свои программы дополнительно. Otrai leģendai tur jums ir 5 galvenie režīmi, un katram režīmam ir iespēja uztaisīt 3 программas. Tas nozīmē kopā 15 lietotāju režīmu. У второй легенды теперь есть возможность сделать программу под каждую программу. И получается, что из 5 программ плюс 3, то есть пользовательских режимов, теперь 15. And the battery. We improved our battery capacity 30%. It means you can use the detector more than before. Detektoram tagad ir jaudīgāka baterija, jaudīgāka uz 30%. У детектора теперь улучшена батарея на 30%. Это значит, что с детектором можно будет ходить на 30% больше. Tas nozīmē, ka ar šo detektoru jums būs iespēja staigāt vairāk uz 30%. And we put some LED here in front of the screen. You can see the charging. It's signals. Showing the signals when the charging. Showing the LED. Okay. Tagad detektoram ir tā LED indikācija, un mēs varam redzēt, kad viņš būs uzlādēts. У детектора появилась LED-индикация зарядки. То есть по LED, по цвету можно будет определить, что он заряжен. So, as a summarize, our new detector performance has been improved. Noise cancel has been improved. Sound quality, we changed the speaker, is improved. And we have easy to use mode, quick settings in front of the screen. You can use it very quickly. And the weight improved. Lighter than the Legend, this device.
Tā, nu, kādi ir uzlabojumi? Tad pirmkārt svars, šis detektors viņš ir daudz vieglāks par pirmu leģenду. Tā, ну, во-первых, у детектора улучшили вес, он стал легче, намного, чем первая легенда. В принципе, действительно, да, прибор легкий. Со сцены я не буду говорить, на что он похож. Кому будет интересно, ко мне подойдете, я сразу вам скажу, что это такое. Tālāk, noise cancel bija izlabots. Un tas skaļrunis arī ir izlabots. Так, исправлен noise cancel или улучшен, и они поменяли динамики. Да, у легенды были проблемы с динамиками, так что в этой версии говорить, что не будет. Это хорошо. And now you can arrange the armrest. You can change armrest with your arm. Tagad mēs varam redzēt, ka ir izlabots elkoņu balss. Ir arī viens ražotājs, kam ir tāda paša sistēma. Es domāju, ka ir mans draugs Rihardiņš, kam ir tas detektors līdzīgs. Vot, tur viņš ir, Rihards. Tu saprati, par kādu detektoru iet runa? Okay. Так, у детектора исправили подлокотник. Ну, не то, что исправили, они поменяли систему. Теперь его можно легко двигать, открыв наверх-вниз. Это удобно. Это мы уже видели, но хорошо, что теперь это будет у Nocti. Maybe, yes. What about the sets? So we will have the main set, 2 coils and headphones, and that's all. Yeah, 2 coil and headphone. What about the power bank? Is it possible to use the old power bank from the first legend? You can use the old one. It's possible. Yeah, yes. There is no in the package content. It will be included? No, not included. Accessory. You can buy it separately. Jā, tas nozīmē, ka būs iespēja izmantot arī powerbanku no pirmas leģendas, tā kā kaut kur šeit jābūt vieta, kur viņu var tā kā sastiprināt. Tā, nu ko, draugi, uz doto brīdi tas ir viss. Detektors ir viegls, interesants, to būs iespēja apčamdīt, apskatīt tieši tur mūsu draugs no Turcijas viņš būs, tā kā droši, kam būs aktuālis var pienākt. Cena, uz doto brīdi cena nav vēl zināma, draugi, es neko pats nevaru jums pateikt. Jā, cenu mēs uzzināsim nākamnedēļ, nu redzēsim, cerēsim, ka cena būs zema un visi būs priecīgi, un tie džeki, kam ir pirmā leģenda, viņiem būs motivācija un jēga pāriet uz otro leģendu. Bet, draugi, ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt tā, kā rītdien vienā, galvenā balva, godīgi pateikt, būs tā leģenda, bet pats detektors nebūs pieejams, būs pieejams dāvanu certifikāts. Tas nozīmē, ka Nocta потайсно jums пēc tam tad izsūtīs to аппарату. Так, друзья, еще раз расскажу. Завтра у нас главный приз, это Nocta Legenda 2. Те, кто думал остаться или не остаться на второй день, рекомендую остаться. Tie cilvēki, kam bija domā, vai atstāt vai nē, uz nākamu dienu, lūdzu, jums ir motivācija, jauna leģenda, jūs saņemsiet certifikātu, tas laimetājs, un Nocta pataisno var jums to izsūtīt. Tā, nu ko, es domāju, tā mēs varam pateikt liels paldies mūsu draugam no Turcijas. Vēlreiz atgādināšu, tas ir pirmais Latvijā, kad mums ir tāda prezentācija metāla detektoru Nocta. Now, you are the first people this detector ever seen. Mēs esam pirmie, arī Lielbritānija detektīvā, lai viņam nebija iespēja redzēt šo aparātu. Tā kā vēlreiz pateiksim, Nocta! Tā, paldies jums par uzmanību. Tā, zekai ar detektoru būs Nocta telti, tie cilvēki, kam būs aktuāli drošības var pienākt un pačamdīt.